Labrīt vēlreiz! Man tiešām liels gods uzrunāt tik kompetentu auditoriju, un es uzreiz jums pasaku, tik tiešām nekas nav praktiskāks par labu teoriju, un mans uzdevums šajā reizē ir norādīt uz dažām lietām, kas man liktos svarīgas tieši no konteksta viedokļa. Runāt par to, kādi ārēji faktori, kādi globāli spēki, kā mūsu pašu enerģija var veicināt pirmās, otrās un arī trešās valodas apguvi, un kā no tā izdarīties secinājumi var palīdzēt jūsu praktiskajā darbā. Un savu atvēlēto laiku es centīšos sadalīt 4 iespējams laika ziņā atšķirīgās daļās. Sākumā runāsim par tā saukto globālo kontekstu, kāpēc jautājumi, par kuriem šodien diskutējam Latvijā, ir svarīgi ne tikai mums. Otrā lekcijas daļa būs veltīta pārliecībai, ka latviešu valoda nav mazas tautas valoda un iespējams dažiem padomiem, kā šo pārliecību iedvest gan skolas bērniem, gan viņu vecākiem, gan ikvienam cilvēkam, ar ko mums nākas saskarties. Pēc tam domāju, ka lietderīgi būs ieskatīties dažās psiholingvistikas atziņās, kas mums palīdzēs saprast, ar ko vienvalodīgi cilvēka smadzenes un prāts atšķiras no tāda cilvēka smadzenēm un prāta, kurš prot vismaz 2, bet mūsdienu gadījumā jau vairumā 3 vai 4 valodas. Un pēc tam, protams, valoda nav šķirama no kultūras. Ko nozīmē kultūra šoks un kā tas iespaido arī valodas apguvi. Un pašās beigās daži jau iepriekš paredzami jautājumi, jo to man bieži uzdod visās auditorijās, kā tad tieši izvēlēties to latviešu valodas formu, kas mācāms skolā. Tas zināmā mērā sasauksies arī ar to, ko pēc manā rīcībā esošām ziņām ir stāstījis Andrejs Veisbergs. Nu, protams, es ceru, ka pēc katras daļas mums būs iespējams polilogs, ka jautājums un replikas neatstāsim tikai uz beigām, un es būtu ļoti priecīga, ja būtu tā sauktā auditorijas reakcija, negaidot īpašu uzaicinājumu, starpsaucienu, repliku, komentāru formā, laikā mēs iekļausimies, un es ceru, ka pēc tam visi kopā izdarīsim secinājumus, vai tik tiešām otrās valodas apguvei, tas attiecas arī uz latviešu valodas apguvi, noteicošais ir talants, tātad bērna vai pieaugušā apdāvinātība, vai tā gluži vienkārši ir motivācija, saka, ja gribam, varam visu, vai arī neko darīt, 99% darba. Nedaudz iezīmējot šo plašāko kontekstu, mēs Latvijā pašreiz jau esam pieraduši pie jēdziena un termina diaspora. Vēl pirms neilga laika pret to bija pretestība. Mēs to attiecinājām uz tradicionālajām diasporām, kā ebreju diasporu, indiešu diasporu un tam līdzīgi. Pašlaik mēs ar šo vārdu apzīmējam ikvienu iedzīvotāju grupu, kas kādu laiku, vismaz pēc viņu pašu domām, dzīvo ārpus savas etniskās teritorijas un tuvākā vai tālākā nākotnē tomēr vēlas atgriezties. Un līdz ar to mēs diasporas latviešus uzskatām par neatņemamu latviešu daļu, ne tikai vārdos, bet arī darbos un attieksmē, un esam pārliecināti, ka latviešu nācijas un valodas noturībai šī grupa ir ārkārtīgi nozīmīga. Un līdz ar to ir nepieciešams sniegt jebkuru veidu atbalstu un stiprināt kontaktus starp to latviešu daļu, kas dzīvo Latvijā, un starp to, kas dzīvo jau krietni par mazu kļūšajā pasaulē. Un līdz ar to mēs tiešām cenšamies izmantot jaunākos zinātnes atzinumus praktiski jau visās nozarēs. Mans lauciņš ir sociolingvistika, psiholingvistika, mazāk kognitīvā lingvistika, lai mēs saprastu, kā mēs varam palīdzēt līdztekus mītnes zemes valodai uzturēt arī latviešu valodu. Un pats galvenais iedvest pārliecību, ka tas ir jādara. Nedaudz runāsim arī par terminoloģiju.
Pašlaik jau mēs visi zinām, ka ar terminu otrā valoda mēs apzīmējam ne tikai chronoloģiski apgūto otro valodu, bet jebkuru, ko mēs apgūstam pēc tās pirmās, dažkārt saukts arī par dzimto valodu, mātes valodu, tēvu valodu, etniskās izcelsmes valodu. Un jaunākajā laikā aizvien biežāk apritē ienāk termins trešā valoda, arī par to vēlāk runāšu. Arī tas nav tīri kvantitatīvs un statistisks jēdziens, tā ir valoda, kuru mēs parasti apgūstam pieaugušā vecumā, tad, kad jau ir nostabilizējušās dzimtās vai pirmās vai otrās valodas, un kas izmanto tos intelektuālos un lingvistiskos resursus, kuri ir mūsu rīcībā, kā vismaz bilingviem, ja ne multilingviem. Runājot par latviešu valodu diasporas situācijā, mums ir terminoloģiska dilemma, kā to apzīmēt. Daudzos gadījumos tā, protams, būs pirmā valoda, dažreiz otrā vai trešā, bet kā grupas valodas apzīmējumu acīm redzot, tomēr varētu izmantot jēdzienu mantotā valoda, izcelsmes valsts valoda, angliski tātad heritage language, kas saskan ar līdzīgu grupu apzīmējumiem citās pasaules valstīs, un pašreiz, acīm redzot, būtu izmantojams arī attiecībā uz latviešu valodu. Kā redzat, es esmu pierakstījusi, ka nav jau homogēnas situācijas, ir hibrīda situācijas, un tādēļ arī terminoloģijā mums ir jāmeklē savs tieši Latvijai un latviešiem piemērots risinājums. Mums, protams, nākas arī formulēt attieksmi pret Latviju. Vai tā mums ir tēvzeme, vai tā mums ir izcelsmes valsts, vai mēs izvairāmies no precīzas definīcijas un gluži vienkārši lietojam Latvijas vārdu. Tam var būt psiholoģiska nozīme, jo ik viens tomēr vārdos saskata ne tikai skaidri redzamo semantiku, bet arī to, ko varam nojaust. Iespējams, ka atšķirīgas asociācijas raisīs emocionālā tēvzeme un sausi lietišķā izcelsmes valsts, īpaši šajā emigrācijas kontekstā, kas jau ir aptvērs visu pasauli. Līdz ar to mums ir jārunā gan par šiem pragmatiskiem, instrumentāliem, gan arī par emocionāliem, ja vēlaties patriotiskiem motīviem, kāpēc vecāki, kas kādu laiku nedzīvo Latvijā, tomēr vēlas savos bērnos uzturēt to, ko mēs apzīmējam par latvietību. Svarīgs ir līdzsvars starp pragmatisko un emocionālo, pilnībā nenoliedzot nevienu ne otru. Skaidrs, ka ik vienas diasporas situācija būs atšķirīga, un ļoti liela nozīme ir arī tradīcijai, kā tā ir veidojusies. Latvijas īpatnība ir tās augtās jaunās un vecās emigrācijas sinerģija. Tomēr mūsdienās aizvien biežāk iespējamie kontakti ar Latviju, līdz ar to mēs nevaram izmantot citai telpai un citam laikam raksturīgos jēdzienus. Mums ir jāmeklē tieši tas, kas der 21. gadsimta otrās desmitgades pasaulei un Latvijai. Un, protams, valoda nav šķirama no kultūras, tādēļ nedaudz runāšu arī par to, kā valoda var spēt palīdzēt iejusties citā kultūrā un veidot cilvēku, ko mēs agrāk sauktu par multikulturālai sabiedrībai piederīgu. Pašlaik šim vārdam ir nevēlams konotāts. Es lietotu aprakstošu frāzi par cilvēku, kas nav zudis savai tradicionālajai kultūrai, bet kas ir atvērts visai pārējai pasaulē, kas spēj izvērtēt, kur ir viņa kodols un kur ir šī kultūras perifērija, kas to papildina dienā un stundu stundā. Un pēc tam, protams, par daudz praktiskākām lietām, valoda jau nav viendabīga. Pateikt, ka mēs mācām latviešu valodu, būtībā nozīmē pateikt visai maz. Vai mēs valodu mācām akadēmiskā līmenī, vai mēs mācām standartu valodu, vai mēs nodrošinām to, ka bērni spēj izmantot visu plašo valodas iespēju spektru, visus reģistrus, visus stilus. Un, protams, jādomā par to, kā mēs varam izmantot pasaules zinātniskās domas sasniegumus.
Pašlaik ar šo vārdu diaspora, kā jau teicu, mēs apzīmējam jebkuru grupu, kas noteiktu laiku dzīvo ārpus tradicionālās teritorijas. Šis laiks var būt vairāk tūkstošu gadu, nezaudējot savu etniskās piederības apziņu. Šis laiks dažām diasporām var būt ļoti īs, pat viena paudze. Latvieši uz globālā konteksta pilnīgi noteikti pieder pie tām nācijām, kas ir spējuši saglabāt savu valodu un kultūru, jau droši varam teikt, vismaz 5, ja ne 6 paudzēs. Līdz ar to ir jāmeklē cēloņi, kāpēc mēs to varam, vai mēs to gribam, vai mums tas ir vajadzīgs. Bet citām tautām, ņemsim, kaut vai, piemēram, itāļi, tas neliekas tik svarīgi, pietiek saglabāt dažus komponentus, kaut vai tīri praktiskus, kā nacionālo virtuvi un tam līdzīgi. Mums, redziet, tomēr vajag mūsu valodu, folkloru, literatūru. Tātad jāmeklē cēloņi, ja to vispār iespējams izdarīt. Protams, ir visai grūti nošķirt diasporu no migrantu kopienām. Vārdam migranti šajā gadījumā nav nekādā nevēlama konotāta, jo tik tiešām pasaule ir mainījusies, cilvēku plūsma no kontinentu uz kontinentu, no valsts uz valsti ir daudz blīvāka un daudz apjomīgāk nekā tas bija iepriekšējos gados. Un pašlaik tiek lēsts, ka apmēram 3,2% pasaules iedzīvotāju vai apaļos skaitļos apmēram 250 miljoni būtu pieskaitāmi pie migrējošas populācijas. Vai tas ir daudz, vai tas ir maz? Patiesību sakot, es domāju, ka tas nav daudz. Bet pasaule mainās. Kā jūs zināt, mainīsies arī Latvija. Arī Latvijā pašreiz imigrācijas jautājums ir ļoti aktuāls. Par to mēs noteikti runāsim vēl daudz vairāk nekā līdz šim. Un atkal atcerēsimies, ka mēs arī Latvijā iebraukušo imigrantu integrācijā ļoti daudz varam mācīties no tā, kā mēs uzturam latviešu valodu diasporā. Liktos pretējs process, bet tomēr tajā ir daudz kopīga. Protams, mācīsimies no citu valstu pieredzes, kaut gan jāteic tā, teorētiskajā literatūrā visai maz tiek runāts par tā sauktajām jaunajām diasporām. Mēs atradīsim ļoti plašu literatūru, piemēram, par ebreju kultūras tradīciju uzturēšanu un skolām. Ir diezgan daudz pētījumu par to, kā Amerikas Savienotajās valstīs tiek nodrošināta spāņu valodā runājošas diasporas izglītība. Beidzamajā laikā nedaudz tiek runāts par diasporas izglītību apvienotajā karalistē, bet kopumā salīdzinot ar ārkārtīgi bagātīgo citu valodu apguvē veltīto literatūras klāstu, nevarētu teikt, ka zinātnieki ir īpaši centušies palīdzēt praktiskā valodas uzturēšanā. Bet tomēr dažas mācības, kas mums it kā liekas pašas par sevi saprotams, tomēr ir ieguvušas arī teorētiskas axiomas formu. Un galvenā no tām, protams, ir, ka diaspora ir heterogēna. Mēs nevaram nevienu, un kur nu vēl latviešu diasporu, uzskatīt kā cilvēku grupu, kam piemīt noteikts raksturojums, kam piemīt noteikts intereses, kādi kopīgi jēdzieni. Jā, kopīgā ir daudz, bet tomēr cilvēki ir personības. Arī mūsu diaspora sastāv no individualitātēm ar pilnīgi atšķirīgiem mērķiem, pārliecību, vērtību sistēmu, un mums jāprot atrast šo vienojošo, vienlaikus nezaudējot iespēju uztvert individu kā personību. Un tas attiecas ne tikai uz pieaugušajiem, bet arī uz bērniem. Protams, uz pavisam maziem bērniem. Ne tikai tādēļ, ka viņi ir ģimenes spogulis un labi dzird to, ko par latvietību, par latviešu valodu, par valodām vispār, par mītnes zemi runā viņu vecāki, bet tomēr katrs bērns nāk pasaulē ar zināmu programmu, kā
uztvert pasaules dažādību. Vēlāk, kad runāsim par psiholingvistiku, tad es mēģināšu paskaidrot, kāpēc es uzdrošinos tā teikt, ka baltas lapas teorija tomēr mūsdienās īpaši atbalstīta netiek. Bērna temperaments, nervu sistēmas stāvoklis ietekmē arī to, kā viņš jutīsies šajā daudz kultūru un daudz valodu vidē, un arī to, kā viņš pats spēs būt daudzvalodīgs. Šis ir šis galvenais jautājums, uz ko mēs meklējam atbildi. Gan jūs darbojoties praktiski, gan arī mēs teorētiski, veidojot pamatu šim Latvijas atbalstam. Par to ļoti daudz tiek domāts, izstrādājot programmatiskus dokumentus, kam pašlaik, diemžēl, mēs vēl neesam varējuši atrast adekvātu finansējumu. Jā, protams, lieliem burtiem šeit pa visu ekrānu varētu uzrakstīt nauda. Jā. Nauda ir svarīga, nenoliedzami. Ja mūsu rīcībā būtu neierobežots līdzekļu daudzums diasporas, tā tad arī latvietības atbalstam, situācija būtu citāda. Bet ar naudu tomēr mēs nevaram izdarīt visu. Un joprojām nav zudusi tāda parādība kā entuziasms, kā brīvprātība, kā pārliecība, kā šī iekšējā motivācija uzturēt valodu, un tad jau nauda nav noteicošais, ir svarīgais, bet nav galvenais, un pats galvenais ir atrast veidu, kā to darīt, ņemot vērā dažas atziņas, kas varbūt tomēr mūs var noderīgs. Ko es varētu īpaši uzsvērt? Neatrausim valodas mācīšanu bērniem, un tātad arī diasporas skoliņu darbību no kopīgā konteksta, un no konteksta vismaz divos virzienos. Viens no visas pārējās diasporas darbības, tātad no tā, cik cieši tiek uzturēti sakari, vai arī pieaugušie cenšas sekot līdzi norisēm Latvijā, lietot latviešu valodu ne tikai, kā vēlāk teikšu, folkloristiskā līmenī, bet arī runājot par nopietnām lietām. Vai Latvijā valodas politikai tiek pievērsta pietiekama nozīme. Varētu likties, ka saikne jau nav pārāk cieša. Saka, nodrošiniet naudu, nodrošiniet metodiku diasporas skolām, viss notiks. Bet mēs jau sekojam līdzi, kas notiek pasaulē. Ikvienā valstī pašreiz, kaut arī interneta starpniecību, ir skaidri nojaušams, kāda ir Latvijas valsts attieksme pret latviešu valodu tieši šeit. Tas viss ietekmē. Un ja mēs Latvijā nevaram nodrošināt elementāru latviešu valodas tiesību ievērošanu, tad, protams, mums būs daudz grūtāk pārliecināt arī diasporu, ka ir vērts ieguldīt enerģiju, līdzekļus, laiku latviešu valodas uzturēšanā. Jau pašā sākumā pateicu savu kredo, nekas nav praktiskāks par labu teoriju. Kāpēc? Tāpēc, ka ja mēs apgūstam tikai praktiskas iemaņas, pilnīgi vienalga, kurā lauciņā, kurā jomā, tās ir izmantojams konkrētā gadījumā. Mēs mācāmies no savas, no citu pieredzes, bet mums it kā trūkst šī pamata, šīs motivācijas, šīs spējas skaidri pateikt, kāpēc mēs rīkojamies tā un ne citādi. Un šī teorija tomēr dod ļoti daudz, lai mūsu rīcībā būtu instruments konkrētās situācijās, lai tas nebūtu tikai, kā teikt, ad hoc pieņemts lēmums, bet lai tam būtu dziļākas saknes un līdz ar to tas iekļautos sistēmā. Un tāpēc, manuprāt, ļoti, ļoti svarīgas ir zināšanas par valodām, par pasaules valodām, par valodu kontaktiem vispār. Liktos, tam nav tieši saskars ar latviešu valodu. Mūs taču it kā interesē tieši viena konkrēta valoda vienā konkrētā situācijā. Bet ir ļoti svarīgi, lai cilvēks, it īpaši tāds, kurš savā ģimenē grib uzturēt daudzvalodību, diezgan labi apzinātos, kas vispār notiek pasaulē attiecībā uz valodām. Lai necirkulētu mīti
par latviešu valodu kā mazas tautas valodu, par latviešu valodas drīz izzušanu, par to, ka pasaule vispār virzās uz vienvalodību un pietiek tikai ar angļu valodu. Šie mīti ir ārkārtīgi dzīvi. Vēl tam varētu pieplusēt to, ka diezgan bieži dzirdam izteicienu, ka lūk, citās valodās varam izteikt kādu domu, bet latviešu valodā jau vai nu trūkst vārdu, vai trūkst terminu, vai ziniet, tas tomēr nav gluži tas. Arī jāstāsta, ja jūs kaut ko nevarat pateikt latviski, tad acīm redzot vaina tomēr būs mūsos. Nevis valodā kā tādā. Valodā ir pilnīgi viss. Un ja nav, tad mēs kā valodas lietotāji to attīstām. Tādēļ arī skolās, vispār izglītojošās skolās, arī Latvijā, tam, ko mēs mēdzam apzīmēt ar jēdzienu vispārīgā valodniecība, būtu jāienāk daudz un daudz vairāk, atbilstīgi katra uztveres līmenim. Par to, ko es jums tūlīt stāstīšu par pasaules valodām, varam runāt gan bērnu dārzā, gan doktorantūras studentiem, gan pieaugušiem cilvēkiem, tikai izvēloties attiecīgo līmeni, kurā mēs par šiem jautājumiem runājam. Un tas noteikti atmaksāsies. Ir vērts ziedot šīs pāris stundas, varbūt pat 3-4 nodarbības informācijai, kas vispār notiek pasaulē. Un uzreiz uz latviešu valodu cilvēki paskatās citām acīm. Tas ir pārbaudīts. Izmēģiniet. Tālāk, protams, atkal aksioma, par ko man jūs gan nebūtu jāpārliecina, šī individualizētā pieeja. Nav tā, ka visi 5-gadīgi bērni ir vienādi, nav tā, ka visi 13 gadnieki uz pasauli skatās vienādām acīm. Ļoti lielas individuālas atšķirības. Gan vecuma, gan dzīmuma, gan attiecīgās valsts ziņā. Un kur vēl individuālās atšķirības starp cilvēkiem. Pat no vienas ģimenes nākuši bērni, kur vecuma starpība ir varbūt 1-2 gadi, tomēr valoda pasaules uztvers atšķirīgi. Cik nav piemēru, ka viens bērns ģimenē ir gatavs latviešu valodas apguvē, bet citam tas neliekas svarīgi. Nenovērtēsim par zemu tieši šo personības tipu un arī lingvistisko biogrāfiju, un šeit vēl varētu pierakstīt vienaudžu ietekmi. Ārkārtīgi ietekmīgs faktors, gan to vienaudžu, kas nāk no latviešu diasporas, gan ir tīpaši to, kas pieder vai nu pie mītnes zemes pamatiedzīvotājiem, vai arī pie citiem. Un, protams, ar sarkaniem burtiem motivācija. Ja motivācijas nebūs, tad ar smagu darbu šķiet rezultātus panākt būs diezgan grūti, īpaši mūsdienu pasaulē, kur pat maigu represīvu līdzekļu izmantošana pret bērniem netiek atzīta par pieņemamu. Tas, protams, ir pareizi. Cik lieta, ka mēs varētu filozofēt par to, ka tomēr valodas apguve prasa smagu darbu un ka tomēr bērnam zināmas prasības ir jāizvirza. Kā to panākt, ļoti grūti pateikt, jo kārdinājumu apkārtējā pasaulē ir ļoti daudz, un tik tiešām latviešu valodas taustāmā vērtība pirmajā brīdī uzreiz nav redzama. Bet atkal parādīt gan šo personības ieguvumu, un arī to mēs varam izstāstīt pavisam mazam bērnam, gan tīri praktisku labumu. Kaut pavisam vienkārši tu varēsi iegūt draugus Latvijā, tu varēsi būt par starpnieku un ziņnesi, tu varēsi iegūt labu darbu, ja jau cilvēks sāk aizdomāties par tādām lietām. Un patiesību sakot, nemaz zemē metams nav arī misijas arguments. Mēs šo vārdu dažkārt piesaucam attiecībā uz latviešu valodas skolotājiem. Es tik tiešām uzskatu, ka jūs veicat šī vārda vislabākajā, viscēlākajā nozīmē svētu misiju. Ja nebūtu jūsu, tad jau tomēr valoda būtu pašplūsmā pie virtuves galda. Labu latviešu valodu iemācīties varēs tikai retajā ģimenē. Bet arī bērniem, un es šoreiz runāšu galvenokārt par bērniem, nemaz nenāktu par ļaunu apzināties, ka arī no viņiem, no jebkura būs atkarīgs tas, vai latviešu valoda joprojām būs tikpat skaista, skanīga, bagātīga, kāda tā tomēr ir tagad. Nevis par to, vai latviešu valoda izdzīvos. Tas ir skaidrs pats par sevi. Šo apdraudētības momentu ar zināmiem nosacījumiem aizmirstam, bet tieši par to, lai latviešu valoda būtu pilnasinīga valoda, lai to varētu lietot visās funkcijās, runājot par jebkuriem jautājumiem. Un tieši tādēļ arī
ķeršos klāt pie šī pirmā punkta. Tātad motivācija sastāv no divām lielām daļām – informācija un attieksme. Tikai ar attieksmi kādu laiku varēsim strādāt, bet tomēr ar to nebūs pietiekami. Plika informācija arī stiprinās tikai tā saukto pragmatisko vai instrumentālo motivāciju. Viss kopā tas gan dos rezultātus. Un tādēļ paskatīsimies, kā latviešu valoda izskatās globālajā kontekstā, lai tomēr aizvien mazāk būtu, kā tagad Latvijā jau folklorizējies teiciens porziņu fenomenu, kas uzskata, ka latviešu valoda noderīga tikai sūda Latvijā, lai tomēr attieksme būtu nedaudz labāka. Nu, un tagad par pasaules valodām. Nedaudz statistikas. Par laimi, pasaulē ir vairākas organizācijas, Terralingva, UNESCO sarkanā grāmata, it īpaši etnologs, kas par savu uzdevumu, un viņi nebaidās lietot vārdu misija, tīpaši organizācija etnologs, kas ir veidojusies uz tā sauktā Vasaras lingvistiskā institūta bāzes, kas savu laiku izvirzīs mērķi pārtulkot Bībeli ikvienas pasaules tautas valodā. Šo mērķi viņi nav atmetuši, jo projām šīs organizācijas biedri dodas uz neskartajiem pasaules reģioniem apgūt tajās runājošās valodas, bet blakus šim misionāra darbam tradicionālajā izpratnē ir nācis arī ļoti nopietns lingvista un etnologa darbs. Un šī organizācija katru gadu publicē pārskatu par pasaules valodām visdažādākajos aspektos. Dažiem no tiem pieskarsimies vēlāk, bet tagad vispirms par statistiku. Un šie ir 2015. gada maija dati. Tātad ar zināmu nosacītību varam teikt, ka tie ir samērā precīzi, un tajos tiek raksturot šī pasaules valoda kopaina vispār. Tātad kopā pašreiz mēs redzam, ka pasaulē 2015. gada maijā ir apzinātas 7102 valodas. Daudz vai maz? Uz šo jautājumu atbildēt nevar, tādēļ, ka pašā sākumā, pirms apmēram 200 000 gadu, visām cilvēces valodām ir bijusi viena sakne, viens avots, joprojām dominē hipotēze, ka cilvēks savu valodu spēja ieguvis apmēram pirms 200 000 gadu apmēram tagadējās Etiopijas teritorijā, kad notikušas jūtamas pārmaiņas cilvēka intelektuālajā un fiziskajā veidolā. Par tam es vēl nedaudz pieskaršos, bet tiek arī lēsts, ka savulaik šis valodu skaits būtu varējis būt pat lielāks, pat līdz 100 000. Vidēji varētu teikt apmēram 50 000. Tā, ka tik tiešām ir taisnība tam, ka pasaules valodu skaits samazinās, un, diemžēl, ir taisnība arī apgalvojumam, ka ik pa 2 nedēļām pasaule zaudē vienu valodu. Un tieši šajā vispārējā tādā apdraudētības gaisotnē arī latviešu sabiedrībā ļoti izplatīts ir šis, es teikšu, naratīvs par latviešu valodas īpašu apdraudētību un drīzo galu. Tam ir pamats. Tas nāk jau no 19. gadsimta. Es pašlaik mēģinu atrast to pirmo brīdi, kad šī latviešu valodas apdraudētības ideja parādījās publiskajā diskursā. Pašlaik, patiesību sakot, agrākais citāts, ko es atradu, ir Bīlenšteins 1885. gadā, kur viņš ir norādījis uz latviešu valodas apdraudētību, bet nevis vācu, bet krievu valodas ietekmē. Es jums vienkārši nolasīšu fragmentu no tā, lai redzētu, ka tas jau nav nekas jauns, kas pašlaik sabiedrībā tiek runāts. Tātad tas Bīlenšteins latviešu valodas literārās biedrības sapulcē saka:
Kamdēļ gan neizteikt to, kas tik skaidri redzams kā saule pie debesīm vai vakara ēnas? Kamdēļ slēpt to, kas nav nekāds noslēpums? Fakti ir sekoši. Krievu valoda būs nepieciešama draudžu pārvaldes darbvedībā. Tautas skolā ievedīs krievu valodu kā pasniegšanas valodu. Kaut arī tie ir tikai sākumi, tomēr viņi pietiekoši skaidri rāda, ka latviešu valodai vairs nav nekādas izredzes zemē, skolā un iestādēs izplatīties. Ex unque leonem, tātad esam lauvas nagos. Sacensība ar vācu valodu vēl bija iespējama, bet ar valsts krievu valodu ne. Latviju vidusskolas līdzās vācu vidusskolām bija vismaz domājamas, bet tādas līdztekus krievu vidusskolām nav nemaz iedomājamas. 1885. gads pārgriež katru latviešu vēlēšanos un cerību. Tālāk, kā jūs zināt, par šo jautājumu diezgan daudz runāja arī mūsu pirmās atmodas veicinātāji. Tur gan ieskanējās nedaudz cits motīvs. Piemēram, Kronvalds teica, ka visa tauta nevar savu valodu tā atstāt, kā cilvēks savus villas dūraņus nomauc. Un, protams, Mīlenbachs jau diezgan skaidri norādīja, ka valodai mirstot mirst arī tauta un jau veic praktiskus darbus, lai latviešu valoda tiktu uzturēta. 20. un 30. gados, starp citu, šī latviešu valodas apdraudētības tēma neieskanējās. Tajā laikā bija svarīgi uzturēt tautas pašapziņu, nevis to biedēt. Jā, runāja par latviešu valodu dažādās jomās, piemēram, augstākajā izglītībā, zinātnē, tur bija valodu konkurences kari, bet nevis par latviešu valodu kā tādu. Bet pašlaik tik tiešām šīs apokaliptiskās prognozes ir diezgan spēcīgas. Un mums ir jānoskaidro, kā tad ir patiesībā. Es nebūtu situāciju, negribu idealizēt. Beigās es noteikti pateikšu, kur ir šie punkti, kas tiešām var būt fatāli. Bet kopumā, paskatīsimies, kā tad latviešu valoda izskatās uz pasaules valodu fona. Šeit būtu muļķīgi uzdot auditorijai jautājumu, cik latviešu valodas runātāji pašlaik pasaulē ir. Varat pateikt? Nevarat. Precīzi nevarat pateikt, un es arī nevaru. Mēs kalkulējam. Latvijā pašlaik ir apmēram 1,9 miljoni iedzīvotāju. Diemžēl sarūkam. Latviešu no tiem jau ir 62,1%. Rēķinām, attiecīgi tā tad būs 1,3, 1,2 miljoni. Bet vai pie latviešu valodas runātājiem pieskaitām arī citi Latvijas iedzīvotāji, kas latviešu valodu prot? Un neprot tikai 8%. Ja nerunā, tas būs atkal cits stāsts, tas jau vairāk virzās uz to apdraudējumu, par kuru es ieminējos. Tātad ņemam 2,3 miljoni. Labi, 2,2 miljoni. Vismaz. Un tālāk diaspora. Visādi rēķinām, bet 300 000 noteikti. Tā kā ņemam, kā gribam, latviešu valodas runātāju skaits ir vismaz 2 miljoni. Bet tagad paskatāmies, kā tad pasaules valodas sadalās un kurā grupā mēs esam. Tātad mums ir tā sauktās megavalodas, dažkārt sauktas par lielajām galētāju valodām, par valodām ar putekļu sūcēju efektu. Kāpēc? Tāpēc, ka tās iesūc citu valodu runātājus. Tā nav šo valodu vaina, gluži vienkārši šo valodu ekonomiskā vērtība, izplatība, runātāju skaits rada šādas sekas, tīri objektīvi. Un tādas, kur runātāju skaits ir vairāk par 100 miljoniem, ir 8 valodas, vēlāk redzēsim dažas konkrētāk, bet visiem jau skaidrs ķīniešu, angļu, spāņu, hindi, bengāļu un tā tālāk. Tad valodas, kur runātāju skaits ir no 10 līdz 100 miljoniem, ir 82. Un valodas, kuru runātāju skaits ir no 1 līdz 10 miljoniem, ir 304. Un te jūs redzat arī attiecīgos procentus no pasaules valodām. Tad komentāri šķiet lieki. Tātad latviešu valoda ar saviem 2 miljoniem runātāju ir pasaules valodu pirmajā 300-niekā
Pilnīgi noteikti. Ir grūti nosaukt precīzi vietu. Lūk, latviešu valoda pašlaik ir 165. Nevar, tāpēc, ka vēl apmēram 30 valodas ir 2 miljonu runātājiem. Es teiktu pat pirmā 300-niekā, tāpēc, ka ļoti daudz ir valodu, kur ir apmēram 1 līdz 1,5 miljonu tā ņemot. Tāpēc, bet 400-nieks arī ir lielisks rezultāts. Ir, jā. Un arī procentuāli vērtējot, mēs redzam, ka tā tad vismaz kvantitatīvi, un tas nav maz, tas nav vienīgais, bet tas ir ļoti svarīgi. Mēs redzam, kādas tad ir pasaules valodas pēc to runātāju skaitu, un vislielākā grupa, tā tad ir valodas, kur runātāju skaits ir no 1000 līdz 10 000. Liktos ārprāts, tas taču ir viens mazs ciems, vai tiešām valodu var uzturēt? Ja grib, tad var. Ja ir valsts atbalsts, ja valodai ir rakstu forma, un pats galvenais, ja pati kopiena valodu grib uzturēt, tad tas ir iespējams. Šeit vienkārši apmēram par pasaules, par to relatīvo dalījumu. Ka apmēram 25 valodas runā puse pasaules iedzīvotāji. Šeit es nezinu, vai jūs redzat, bet apmēram šajā figurālajā attēlā ir redzams, lūk, tur ķīniešu valoda, kopā mandarinu un kantons forma angļu, hindi, portugāļu un tā tālāk. Latviešu valoda šeit, protams, būtu viens no šiem tādiem, tādiem punktiņiem, bet tomēr. Un realitāte ir tāda, ka 4% pasaules valodu runā 96% iedzīvotāji un otrādi. Secinājums tātad ir vienkārši, ka tīri kvantitatīvi nekādi nevaram būt mazas tautas valoda, ja mēs esam kaut vai pirmajā 400-niekā no 7000 valodām. Otrs secinājums ir tāds, ka blakus kvantitātei mēs skatāmies arī citus kritērijus. Un pasaulē ļoti strauji pašreiz izvēršas pētījumu virzieni, kas mēģina saprast, kā izvērtēt katras valodas konkrētās situācijas. Vairs neuzdod jautājumu, kāpēc valodas jāsaglabā. Tas gan pašreiz ir pats par sevi saprotams, gan kā kultūras vērtību nesējs, gan kā unikāls materiāls vispārīgajai valodniecībai, gan ciešā saistība ar identitāti, ar valsts identitāti un tam līdzīgi. Pašreiz skaļi neviens neuzdrošinās teikt, ka labi vien ir, ka valoda zūd, jo līdz ar to mums nebūs jātērē līdzekļi valoda apguvēja un tam līdzīgi. Tik ciniski pieeja, kaut, protams, daudz prātos ir, skaļi pateikta tomēr netiek. Šeit es īpaši nepievērsīšos multilingvismam pasaules valstīs, tas ir garāks sarunas temats. Vienīgi daži skaitļi informācijai, ka, piemēram, puse pasaules valodu ir atrodama tikai 8 valstīs. Piemēram, Indijā 447, Brazīlijā 229, Meksikā 283, Austrālijā 245, Indonēzijā 706, Nigērijā 526, Papua Jaungvinejā 839 un tā tālāk. Tātad, ja mēs sakām, ka Latvija ir daudzvalodīga valsts, padomāsim, kā tas ir uz fona. Protams, visi šie statistikas dati ir diezgan atšķirīgi, un tos arī dažādu rangu tabulu veidotāji nenoliedz, jo par citām valodām datus vāc profesionāli lingvisti, citās tie varbūt ir vai vietēji ārsti vai misionāri, dažkārt tiek pat aptaujāts cilšu vecākais, bet tomēr tiek veidots šis valodu reģistrs, katrai valodai savs ISO kods un arī noteikti paņēmieni, kā raksturot valodas situāciju. Arī tā nav jauna lieta. Jau līdz ko valodas politika sāk attīstīties kā zinātne, būtībā jau sākot ar Veinreichu, bet galvenokārt ar Joshua Fishmana laiku, tika mēģināts veidot dažādas ranžētas skalas valodu stāvokļa raksturošanai. Un mūsu dienās galvenā pašreiz ir tieši šī Fishmana ranžētā paudžu pēctecības skala,
kur valodai ir piešķirts 6 līmeņi. Pirmajā tātad valsts līmenī visā tās teritorijā valoda tiek lietot izglītībā, plašsaziņas līdzekļos, valsts pārvaldē. Un beidzamais ir, ka vienīgais valodas lietotājs ir vecākā paudze. Un papildinot šo konceptu ar visai pazīstamo etnolingvistiskās vitalitātes konceptu, ir izveidota jaunākā versija, kas pašlaik arī ir ļoti populāra. Tā ir tā sauktā izvērstā, ranžētā paudžu lingvistiskās pēctecības skala, nosacīta, apzīmēta ar egids. Un tur ir 10 kategorijas, piemēram, starptautiska valoda, kas būtu tās 8 valodas, kuras es minēju starp visvairāk lietotajām. Tad ir nacionāla valoda, kur, piemēram, latviešu valoda būtu pieskaitām. Tad provinces, plašāks komunikācijas, izglītības valoda, kas ir attīstības procesā, vitāla valoda, apdraudēta, nomaiņas stadijā, nāvei nolemta, gandrīz izzudusi, praktiski izzudusi un izzudusi. Un, piemēram, Luis un Saimons ir veidojis īpašu tabulu, kā šajā izdevumā iekļautās valodas ir raksturojamas no šīs apdraudētības klasifikācijas, un pēc viņu viedokļa 6 valodas ir starptautiskās valodas statusā, hindi un bengāļu viņi tur nav ievietojuši, un 98 ir tās augtās pirmās kategorijas valodas vai pirmā līmeņa valoda. Un šāds status kopā tad ir tikai 104 pasaules valodām, vai nedaudz vairāk kā 1%. Un tādēļ atkal jāteic, ka ne tikai runātāju skaits, bet arī sociolingvistiskās funkcijas, kurās tiek lietot latviešu valoda, mums ļauj visai optimistiski skatīties uz latviešu valodas ilgtspējas iespējām. Es lieku vārdu ilgtspējas iespējas, tāpēc, ka jau pieminēju tā saukto etnolingvistiskās vitalitātes kritēriju. Diezgan bieži piesaukts un tiek arī joprojām aktīvi papildināts. Un tur ir ne tikai šie objektīvi izmērāmie dati, bet arī lingvistiskā attieksme. Tātad, kā valodas kolektīvs pats ir gatavs valodu uzturēt. Un arī, protams, valsts attieksme, oficiālais status, kritēriji, kas ir ļoti svarīgi. Un tur latviešu valodas eksistencē tiek saskatītas zināmas problēmas. Un latviešu valoda ir ierindojama kategorijā, kas tomēr ir tikai ar 2. līmeni. Un formulējums ir tāds: vairums valodas runātāju valodas saglabāšanu uzskata par nepieciešamu. Pirmā kategorija ir visi valodas runātāji. Tā mēs tomēr neuzdrošināmies latviešu valodu raksturot. Diemžēl. Un arī pēc formulām rēķinot šo latviešu valodas etnolingvistiskās vitalitātes indeksu, mēs esam sliktākās situācijās nekā, piemēram, brāļi lietuvieši. Nenoliedzami. Nekritiskās, bet materiāls pārmaiņām ir. Nu, un tā tad patos ir vērsts uz to, ka sociāli bīstams ir šis koncepts par mazu tautu un mazas tautas valodu. Kaut to mums iedvež skolēnu dziesmu svētkos. Pirmā dziesma kāda? Es nāku no mazas tautas. Tu nenāc no mazas tautas, tu nāc no lielas, spēcīgas tautas. Nevis gluži esam lieli un vareni. Bet kur vēl faktus, kas pierādīs, ka nevaram mēs sevi salīdzināt kaut vai, piemēram, ar lībiešiem, kur jūs, kā redzat, arī valoda joprojām tiek uzturēta, aprakstīta, aizvien vairāk mācās. Pat lībiešu valodas situācija nav bezcerīga. Un šeit vienkārši viens attēls no šīs egidas skalas. Šeit ir tāda metodika, kur, teiksim, parādības izplatību apzīmē ar punktu, un vairums pasaules valoda tātad ir šajā 6. līmenī, kas ir daļēji apdraudēta valoda ar sarūkošu lietojumu. Un latviešu valoda ir šis violetais punkts, tātad ar samērā stabilām nākotnes izredzēm. Un šāda doma arī acīm redzot būtu jāuztur. Un problēma, tā tad ir šajā lingvistiskajā attieksmē vai lingvistiskajā uzvedībā, kas īsi būtu raksturojama tā, ka
latvietis, tostarp arī latvietis, kas ir valsts amatpersona, latviešu valodā nerunā situācijās, kad tas viņam būtu jādara. Visiem plaši zināms jēdziens ir pat pārsteidzoši. Jau kopš 90. gadiem mēs kā mantru, kā kārtāgas nodedzināšanas aicinājumu nepārtraukti atkārtojam valsts amatpersonām ar savas valsts iedzīvotājiem, savas valsts plašsaziņas līdzekļiem jārunā latviešu valodā. Un šajā brīdī ļoti daudzas valsts amatpersonas paliek kurlas. Vienkārši nedzird, neapstrīd, neprotestē, bet vienkārši nedzird. Un, diemžēl, pret šo sērgu mēs esam bezspēcīgi. Te nevar teikt, vai jūs, valodnieki, Latviešu valodas aģentūra, Valsts valodas komisija, Valsts valodas centrs, ko jūs darāt? Nepārtraukti darām. Bet to, ko mēs darām, neutralizē valsts amatpersona, vai vēl sliktāk 3 valsts amatpersonas, piemēram, Latvijas televīzijas 7. kanālā 3 latviešiem runājot savā starpā krieviski. To nedrīkst darīt. Vienkārši nedrīkst, tas ir pierādīts sociolingvistiska aksioma, lieciet subtitrus, lieciet aizkadra tulkojumu, bet izrādiet cieņu valsts valodai, izrādiet cieņu tiem 92% Latvijas minoritāšu pārstāvju, kas valodu ir apguvuši, un vienlaikus informācija taču būs nodrošināta, būs tulkojums. Bet ar to mums ir grūtības, un tas tiešām ir ļoti nozīmīgi. Un tāpēc es šeit arī pieminēju dažus faktus, kas skar arī migrantu lingvistisko uzvedību. Šoreiz ir runa ne par emigrantiem, tātad ne par diasporu, bet par imigrantiem, kas iebrauc Latvijā. Un iekavās varētu piebilst, ka attiecībā uz bēgļiem, kas Latvijai ir jāuzņem, tomēr Eiropas Savienības solidaritāte mums ir ļoti liela vērtība, kas attiecas arī uz valodas saglabāšanu. Es nākamajā grupā vairāk runāšu par to, ko Eiropa tieši mums var dot šajā ziņā. Un ir ļoti svarīgi, lai šiem imigrantiem uzreiz būtu skaidra nostādne. Latvijā valsts valoda ir latviešu valoda. Un šeit jūs neiztiksiet ne ar krievu, ne ar angļu valodu. Jūsu bērniem būs jāiet latviešu skolās, tas ir pats par sevi saprotams. Mēs jums palīdzēsim uzturēt jūsu etniskās izcelsmes valodu, kas mums arī ir jādara, mums par to ir jādomā. Tātad lūdzu, domāsim, kā mēs nodrošināsim šos jāteic, gan ļoti daudz valodas skolotājus, jo mūsu bēgļi var nākt no ļoti multilingvāliem reģioniem, bet jums būs runāt latviski, ir lietas, kas ir jāpasaka skaidri. Un tad pēdējā laikā īpaši ir tāda holandiešu pētniece Landvēr, kas runā par tā saukto vēso vai dedzīgo attieksmi pret valodu. Vai mēs par savu valodu stāvam un krītam, vai mums tā ir relatīvi vienaldzīga? Vēsa attieksme jau nav nekas slikts, ja valoda ir pats par sevi saprotams fenomens. Ja tā nav apdraudēta, kāpēc, lai piemēram angļiem vai vāciešiem, francūši ir druski izņēmums, būtu šī dedzīga attieksme pret valodu? Viss taču notiek, vai ne? Bet tur, kur ir šī apdraudētības situācija, tur ir jābūt nedaudz vairāk dedzīgumam, nevis histēriskumam, nevis neiecietībai, bet vienkārši dedzīgumam pret savu valodu. Nav. Tomēr nav. Lietuviešiem ir, igauņiem ir. Latviešiem, temperaments negluži. Igauņiem temperaments, kā zināms, ir tāds pats vai līdzīgs. Un tagad no politikas pie psiholingvistikas, vai kā varētu teikt, ir jau cilvēks. Atcerieties Aristoteļa teicienu. Atcerieties, mēs to nevaram tādēļ, ka viņš to teica pirms mūsu ēras, bet noteikti dzirdējuši esat, kā viņš raksturo cilvēku. Cilvēks ir politisks dzīvnieks. Līdz šim mēs runājām par šo politisko daļu, un tagad parunāsim par to dzīvnieku daļu. Ko mēs īsti spriežam no tā, cik daudz mēs zinām par valodas attīstību vispār, par valodas funkcionēšanu smadzenēs, un uzreiz teikšu, mēs ar katru dienu uzzinām aizvien vairāk. Kolēģi jau zinās, ka man ļoti iemīļots temats ir cilvēka attīstība un tas, kā mēs sakām, mērkaķu būšana un tam līdzīgi. Šoreiz es par to nerunāšu. Un kāpēc ne? Tāpēc, ka kā es atveru vai internetu, vai kādu zinātnisku žurnālu, vai pat avīzi, atkal ir atrasts kāds jauns kaula fragments, kas cilvēces vēsturi pagriež pavisam citādi. Mēs jau it kā esam atraduši šo trūkstošo posmu. Mēs cilvēces vecumu aizvien pašreiz palielinām. Tā ka
jautājums ir ārkārtīgi interesants. Protams, es vienmēr piebilstu, ir arī citas teorijas par cilvēku izcelsmi, cienīsim, bet ko darīt, man tas darvinisms tā kā ir tuvāks. Bet tik tiešām pašlaik strauji, lēcienveidīgi mēs aizvien vairāk uzzinām, kā ir attīstījies cilvēks un kā ir attīstījušās viņa smadzenes un kā ir attīstījusies arī valoda. Un te ir vienkārši daži apgalvojumi pagaidām bez seguma. Kāpēc jāmācās latviešu valodu? Un tagad padomāsim, kā mēs šīs tēzes varam pastāstīt gan 4-gadīgam bērnam, gan spītīgam pusaudzim. Tātad valodu mēs apgūstam ne tikai tāpēc, lai runātu, bet galvenokārt tāpēc, lai domātu. Varētu arī piesaukt citus klasiķus, cik valodu tu zini, tikreiz tu esi cilvēks un tam līdzīgi. Aksioma ir tāda, ka tik tiešām vairāku valodu zināšanas paplašina domāšanas apvāršņus. Vēlāk pie tā vēl pievērsīsimies. Tātad bilingu kognitīvās priekšrocības ir pierādītas. Pat jau var teikt, ka ir. Pirms 10 gadiem vēl es teicu tā, apmēram par 99% ir pierādīts, bet vēl 1% šaubu ir. Pašlaik nav šīs šaubas. Pašlaik ir tik tālu attīstījušās tehnoloģijas, dažādas eksperimentālas tehnikas, kur tiešām pierāda, ka bilingvi ir labāk domātāji. Runāsim vienkāršāk. Tālāk, bilingviem ir labākas sociālās prasmes. Tas nozīmē gluži vienkārši komunikācijas spējas saprasties ar cilvēkiem. Tur ir dažādi skaidrojumi, bet man šķiet, ka jūs to zināt ļoti labi. Bilingvi ir empātiskāki un kreatīvāki. Ir vai nav? Es domāju, ka ir. Mums jau ir grūti pateikt tādu īstu monolingvu, patiesību sakot, laikam ar uguni būtu jāmeklē. Latvijā var atrast arī tādus, kas tiešām neprot nevienu citu valodu, ne tikai kas prot un nerunā. Tie 8% tomēr ir. Mēs atradīsim. Bet vai viņi paļausies eksperimentiem, es nezinu. Kaut gan vispār, mīļie, mums liekas, ka bilingvisms un multilingvisms ir pasaulē raksturīgs, nekā tikai puse pasaules iedzīvotāji runā 2 valodās un 6% runā 3 valodās. Es pieļauju, ka šeit 3 valodas ir tas minimums, ko runā klātesošie. Varētu teikt 4-5, mīļie, mēs taču esam unikāli. Tad leposimies ar to, un tas arī tik vienam bērnam ir jāsaka. Un visās šajās lietās bilingvi ir pārāki. Gan apkārtējās pasaules uztverē, gan arī interpersonālajā intelektā, pat loģiski matemātiskajā, lai cik tas būtu dīvaini, telpas, sevis izpratnē, jo viņš spiests analizēt, kā tad mēs sev saprotam, tikai tad, ja mēs savas izjūtas verbalizējam. Un skaidrs, ka to vislabāk izdarīs cilvēks, kas nav saistīts šajā jēdziena valodas prokrustu gultā. Viņš labāk sapratīs, sev nebūs jāiet pie psihoterapeita. Viņš pats spēs apsēsties un formulēt problēmu. Turklāt, ja vajadzēs, atradīs īsto terminu viņam zināmajās valodās. Un par lingvistisko intelektu vispār šķiet nav jāpiemina loģiski. Un atkal mīti vai ierunāti pieņēmumi. Šoreiz es arī nepakavēšos tieši pie šīs bilingvisma teorijas. Tā jums ir labi zinām. Es arī beigās, protams, parādīšu, kur to var uzzināt, ja kāds vēl šajās lietās nav iedziļinājies. Bet kur tad ir meli? Pirmkārt, ļoti izplatīts bija šis viedoklis, ka agrīnais bilingvisms traucē domāšanas attīstību. Tas bija vēl pasaulē apmēram pirms 20 gadiem. Pie mums tas tika aktualizēts tad, kad mēs runājām par pārēju uz mācībām valsts valodā. Tad ļoti tika aktualizēts mīts, ka tad, lūk, bērni paliks debīli, viņi neiemācīsies domāt un tā. Interesanti, ka tās spējas tika attiecināts tikai uz latviešu valodu. Angļu valodu lūdzu kaut bērndārzā guvernanti, jā, bet latviešu valodai nes kāpēc pēkšņi bija spējas apdraudēt bērnu domāšanu. Nav tā.
Nu, un tālāk jau nāk tas pats, ka kavē pirmās valodas apguvi. Un kur tad tās saknes aug? Jā, nu ir fakts, ka tiešām bērni, kas aug divvalodīgās ģimenēs, dažkārt mēdz runāt vēlāk. Tur ir neskaitāmi individuāli gadījumi, ka vispirms runā vienā valodā, tad otrā, tad demonstratīva atteikšanās gadījumi un tā. Tā ir interesanti, ka es ar šīm lietām sāku nodarboties jau ļoti sen, pat neapzinoties, ka tas būs arī privāti svarīgi, bet tagad man pašai ir 9-gadīgs absolūtais trilingvs mazdēls, un es tagad droši varu teikt, ka tas viss, ko es teorētiski mēģināju stāstīt, ir attaisnojies. Jā, tik tiešām nerunāju tik ātri kā viss, bet kad sāka runāt, tad aizgāja latviski un dāniski. Un pie tam interesanti, ka angļu valodā, kurā savā starpā runāja vecāki, viņš sāka runāt tikai 8 gadu vecumā, bet uzreiz perfekti. Nu, vismaz tā, ka dzimtie valodas runātāji brīnījās, kā tas var būt. Nu, protams, YouTube arī palīdzēja un tam līdzīgi, kā jau mūsdienu bērniem. Bet līdz ar to es droši varu teikt, nu, tas jau nekas, ja tas notiek ar nelielu novirs no grafika. Tas nekas, ka jums kādu brīdi liekas, ka viņš valodu neuztver. Un arī tas nekas, ja viņš demonstratīvi atsakās šajā valodā runāt. Man ir diezgan daudz novērojumu arī no citām ģimenēm, ka bērni, kuri pārceļas uz citām valstīm, parasti pirmsskolas vecumā, pat mazi 3-gadīgi, 4-gadīgi bērni, jau pēc mēneša it kā aizmirst latviešu valodu. Mums liekas, ka viņš nesaprot. Viņam pat tas bērns pat nav sevišķi spītīgs pēc dabas, bet viņam it kā tā valoda pazūd. Un ticiet, man valoda nekur nepazūd. Te man ir vienkārši stilizēts šis smadzeņu attēls. Šeit ir visas valodas, kas mums ir nevis atsevišķos nodalījumos, bet visas ir kopā. Un nekas nezūd. Un šeit ir šī slavenā aizberga schēma, bet jau nevis ar 2 galvām, bet ar 3, jo mēs jau runājam par 3-gadīgiem bērniem. Kā jau aizbergam zem ūdens ir šīs kopīgās zināšanas, viss jēdzienu aparāts, un te ir tikai šī virspusīte. Un ja kādu brīdi, teiksim, viena virspuse noiet zem ūdens, vai kādu brīdi liekas, ka vispār trešās virsotnes nav, tas neko nenozīmē, tas viss bērnā paliek. Un tādēļ nav pārspīlēt teikt, jo vairāk bērns peldēs dažādu valodu vidē, jo būs labāk. Un vecāki, lai nebaidās. Vecāki, protams, satraucas un dzirdējuši šos mītus un tam līdzīgi. Bet, ir iespējams pat 2 vai 3 dzimtās vai pirmās valodas, kā mēs tagad sakām. Vecāki droši var jaukt valodas. Nav tā, ka kādreiz bija tā dogma, ka māte tikai vienā, tēvs tikai vienā, un ja viņi izlieks, ka vispār otru nesaprot, vēl jo labāk. Nē. Runājam, kā mākam, viss tagad jau pat nedzimušiem bērniem jāklausās dažādas valodas. Katrā ziņā, ja kādam ir šī laime augt divvalodīgā ģimenē, ja kādam ir, es nepārspīlēju, ja kādam ir šī priekšrocība augt valstī, kur viņam ir iespēju jau no bērnības apgūt arī citu valodu, ne tikai ģimenes valodu, bet tā ir priekšrocība. Ne tik vien, ka tā valoda nostabilizējas, akcenta nebūs. Es pat tur nevaru nosaukt nevienu trūkumu, kas tur var būt, ja vien tam bērnam pašam netiek uzlikts kāds bloks. Un varbūt tā sauktā interference, varbūt koda maiņa. Bet ļoti svarīgi ir saprast, kas ir kas. Par to vēl nedaudz vēlāk. Un te ir man viena bilde, ko jūs jau droši vien smiesieties. Es vienmēr rādu, bet man ārkārtīgi patīk. Jā. Jūs jau saprotat, kā ir. Ka, lūk, šeit ir tas modelis, ka it kā tiek absolutizēta viena valoda, kas būtu it kā ļoti laba. Bet tad pasarg Dievs, ja mēs esam citas valodas vidē, cērtam no saknes. Lai bērns labāk apgūst angļu vai franču vai vācu vai kādu tur valodu, nemocīsim viņu ar latviešu valodu, būs grūti, sajauks galvu un tam līdzīgi, un šo sakni nocērt. Un tad tā angļu valoda tā kā plivinās gaisā. Bet ko tad vajag? Lūk, šo vajag. Tad tev tās saknītes ir un baro gan vienu valodu, gan otru, vai te vēl uzzīmēsim trešo, un viss būs kārtībā. Tā, ko tad mums dod psiholingvistika? Kas tā vispār ir? Tā ir zinātne par procesiem smadzenēs, kas ir saistīti ar valodas attīstību. Tur ir ļoti plūstošas robežas ar sociolingvistiku un ar kognitīvo lingvistiku, arī tā sauktā evolucionārā lingvistika stāv tuvumā. Un
Šeit es uzliku tā drusku tēlaini, ka tā teikt aktīvs vulkāns, kura lavas plūsma jau pārklājusi visas lingvistikas un psiholoģijas jomas. Jā, tā ir. Vai arī, kā Aičisons saka, tā ir kā varena upe, kur ieplūst dažādas straumes. Un psiholingvistika ir gan eksperimentāli, gan teorētiski, gan arī, es teiktu, praktiska zinātne. Pašlaik man ar zinām nožēlu jāatzīst, ka šie pētījumi kļūst tādi kā pārāk atraut no realitātes, ka var ar dažādiem aparātiem, es vienkārši izteikšos, pētīt dažādas patoloģiskas stāvokļus pēc insultiem, pēc traumām un tam līdzīgi, reģistrēt acu kustības, reģistrēt mutes kustības, tas maz ko dod valodas mācīšanai. Bet tieši šis vecais klasiskais kodols dod diezgan daudz, un paskatīsimies, kas tad mums var noderēt. Kādi tad ir šie galvenie jautājumi, ar ko nodarbojamies? Cilvēks vispār tas interesē. Vienkārši es neesmu atradis cilvēku satikusi, kam pilnīgi neinteresē, kā mēs tiekam pie valodas, kā mēs to apgūstam. Vai tas ir instinkts, vai tas ir pedagoģijas mācīšanās rezultātā iegūta prasme, vai tā ir atdarināšana, vai tas ir stimuls, reakcija, vai mēs atšķiramies no citiem dzīvniekiem šajā ziņā, un ja jā, tad kāpēc? Tālāk lingvistisko zināšanu un valodas lietojuma attiecības. Vai tas, kas ir mūsu smadzenēs, adekvāti tiek arī pasniegts? Kā valodu lieto? Vai mēs spējam saprast, producēt izteikumus vai uzkrāt lingvistiskās zināšanas? Tas no sākuma varētu likties teorētisks jautājums. Pasaules valodniecības vēsturē vispār varētu teikt, 30% diskusija, grūti pateikt, varbūt tieši par to, ko nozīmē universālā gramatika un kā tā izpaužas katras konkrētas valodas un katra konkrēta individu gadījumā, bet tur ir arī savs racionāls kodols. Ja tas ir iedzimts, tad mums ir jāmeklē veids, kā to atraisīt. Ja tā ir audzināšana, pedagoģija, tad meklēsim metodi, kā labāk pie tā nonākt. Un tālāk, kas tad īsti notiek, ja cilvēks producē vai dzird kādu izteikumu un ļoti, ļoti maz pētīts tikai beidzamajos gados, kas notiek bilingu smadzenēs. Tieši no šī viedokļa. Gan absolūtā, tātad bērnības, gan arī secīgā bilingvisma gadījumos. Vispirms tomēr nedaudz par mērkaķiem un arī par valodas gēnu. Ja mēs uzskatām, ka cilvēks ir cilvēka primāta atzara daļa un valodas spēja ir radusies tikai tad, kad homo sapiens jau ir bijis gatavs pamest Āfriku citas dzīves telpas meklējumos, tad mums, protams, ir svarīgi saprast, kurā brīdī un kādu iemeslu dēļ ir parādījusies šī valoda spēja. Tas gan balstās uz uzskatu, ka tā ir tikai cilvēkam raksturīga parādība. Ir ļoti daudz dzīvnieku valodas pētījumu, un valoda šeit pat īsti nebūtu jāliek pēdiņās, bet ir šī kardinālā atšķirība starp šīm komunikācijas sistēmām, un mums ir jāsaprot, kāpēc tieši cilvēkam ir šī verbālā komunikācija. Un izrādās, un tas ir pavisam nesen, tas ir šī gada pat aprīlī, ne tikai sākumā, identificēts cits gēns, es viņu nosaucu par intelekta gēnu, kurš tiek uzskatīts par galveno iemeslu, kāpēc cilvēka intelekts pārspēj pērtiķa intelektu, tātad arī citu dzīvnieku intelektu, un tas ir palielinājis tieši šo neironu skaitu smadzeņu puslodēs, kas ir atbildīgs par valodu prasmi, kognitīvajām spējām un tam līdzīgi. Un tas ir bijis arī neandertālietim, tas ir bijis tā sauktajam Deņīsovs cilvēkam, un tomēr ne šimpanzēm. Un šeit ir tas, par ko jau es apmēram ieminējos. Tātad, lūk, šeit ir attīstījusies šī valodas spēja. Starp citu, pirmā kopiena ir bijusi ārkārtīgi neliela. Tie ir bijuši pat 1000, varbūt pat 500 īpatņu, kuriem, visticamāk, tas ir bijis kāds faktors, kas izsauc šo gēnu mutāciju, mūsu uztverē labvēlīgo
mutācija vai radiācija vai supernovas sprādziens vai kaut kas tāds. Un šeit mēs apmēram redzam, kā ir notikuši šī migrācija. Un pie tam pašlaik atkal ir atklāts, ka migrācija ir bijusi caur Ēģipti, nevis lūk caur Arābijas pussalu. Un tā pakāpeniski ir cilvēku populācija izplatījusies, un tā arī radusies daudzvalodība. Piemēram, ja šeit ir bijis sākuma punkts, tad lūk šeit un šeit varbūt valodas vēl ir savstarpēji saprotams, bet te un te jau aizvien grūtāk, un lūk saprast, piemēram, šeit un šeit runātās valodas, gluži vienkārši nav iespējams, kaut arī ir kopīga sakne, jo valodas ir šķīrusi telpa un laiks. Nu, un par šo pašu valodu, vai tas ir instinkts, atdarināšana vai audzināšana. 20. gadsimtā temats, par ko ļoti daudz lausti šķēpi. Pašlaik, starp citu, nē, jau it kā tiek uzskatīts, ka atbilde ir atrasta. Un es vienkārši varu pateikt, šeit jūs redzat avotus, no kā ir izdarīts secinājumi. Tā ir dzīvnieku komunikācija, tā sauktie augļu bērni, dažādi runas traucējumi, arī valodas universālijas. Ļoti daudz pētīts temats ir sistēmiskums un hipernormalizācija valodā, jo valoda ir sistēma, ko bērni apgūst automātiski, un bērniem daudz grūtāk ir apgūt izņēmumus. Un tas tieši rāda, ka acīm redzot ir kāds mehānisms, kas nav tikai atdarināšana. Jo, ja būtu atdarināšana, bērns runā tāpat kā mēs, bet ja bērns saka ūdens teks un saseja matus un higeudu un tam līdzīgi, tas jau ir sistēmiskums. Bērnam ir taisnība, bet mēs viņu nes kāpēc labojam. Un tātad bērni it kā rada savu valodu, un pastāv, kā to sauc, endogēnas pašregulācijas mehānisms, un var rasties konflikts, gudri sakot, starp šo mehānismu un normatīvajām prasībām. Ar pieaugušajiem ir citādi. Ja pieaugušie mācās otro valodu, mēs to it kā uzslāņojam uz stabilu pamatu. Mums jau kaut kas ir, mēs salīdzinām. Bet bērniem līdz, teiksim, 6, varbūt augstākais līdz 10 gadu vecumam, valoda apguva notiek pēc principa jēdziens vārds. Un līdz ar to viņi paši to it kā rada. Vienkārši kā tas tika darīts, savulaik bija ļoti populāri šie eksperimenti ar šimpanzēm galvenokārt, kā ar cilvēkam vistuvāko sugu ar 98 gēnu sakritību un tam līdzīgi. Pašlaik, jā, eksperimentē, bet ne ar tādu nolūku pielīdzināt cilvēkam. Un te vienkārši ir daži slaveni eksperimenti. Šeit augšējā tas ir autentisks attēls, tā sauktais Kellogu eksperiments, kur viņa audzināja viena vecuma šimpanzi un savu dēlu pēc pilnīgi vienādiem principiem un skatījās, kas notiks viņa kognitīvajā un valodas attīstībā. Un eksperiments tika pārtraukts tad, kad viņi redzēja, ka bērns apmēram gada vecumā sāka atdarināt šimpanzes komunikāciju un uzvedību, nevis otrādi. Un tad šis eksperiments tika pārtraukts. Un šāda veida rīcība turpmāk tika uzskatīta par pārāk riskantu, jo nav ziņu, vismaz man nav izdevies atrast, kā šis bērns ir attīstījies tālāk, bet no acīm redzot pirmajā dzīves gadā, tomēr tā sauktais iedevums tomēr nebija adekvāts. Tā, šis ir Vašu, tā ir šimpanze, kas ir apguvusi zīmju valodu. Tas jau gan vairs nevienu nepārsteidz. Zīmju valodu, žestu valodu jau ir apguvušas vismaz 10 šimpanzes eksperimentu vēsturē, un šis zīmju skaits sniedzas vairākos simtos, pat pāri 5000. Un šis ir, kā jūs redzat, Nims Čimskis, tas ir, kā viņi paši neslēp ņirgāšanās par Noemu Čomski. Tāpēc, ka tas ir uzskatījis, ka cilvēku sugai šis mehānisms ir tik ļoti unikāls, un tad Nims tika visādā veidā mācīts uztvert cilvēku skaņas. Un jāteic, eksperiments, ja viņš nebūtu palicis tik agresīvs, varbūt būtu beidzies ar labākiem rezultātiem, bet gluži vienkārši viņš audiāli uztvēra, bet, protams, pats nekā nevarēja pateikt, tādēļ, ka gluži vienkārši smadzenēs nebija šī
valodas producēšanas mehānisma. Dzirdēt valodu, saprast vārdu, to piedodiet, to var mūsu suņi arī. Tur nav vajadzīgs mehānisms, tas ir pilnīgi kas cits. Un arī tāpat delfīni ļoti augstu attīstītas būtnes, un līdz ar to pašlaik tas homo sapiens pārākums, ka mēs vienīgie domājam, jums tur tikai instinkti, tā gluži nav. Dzīvniekiem ir ļoti attīstītas komunikācijas sistēmas, bet tomēr šie divi iepriekš minētie gēni mums ir devuši kaut ko diezgan īpašu. Te Čomskis ar savu slaveno iedzimtības hipotēzi, ar iedzimto valodas apgūves mehānismu, ar to, ka galvenais ir gramatika, kas ir prātā, viss pārējais, tas ir gluži vienkārši tāds stimuls, kas iedarbina šo mehānismu. Teorija ir diezgan sarežģīta, nevelti viņš pats viņu kādus gadus 20 pilnveidoja, un pašlaik ir pievērsies gluži citiem jautājumiem, raksta par globālo sasilšanu, kāro agresiju, vardarbību, visu ko. Joprojām daudz rakstītājs, bet patiesībā sakot, 15 gadus ne vārdu par valodniecību. Tālāk viņa tā sauktā nativistiskā teorija, es nedaudz skrienu pāri tagad ātri, tāpēc, ka laiks prasa savu, un viņš absolutizē šo iedzimto valodas apgūves mehānismu, vecāk, kā teikt, tie tādi iedarbinātāji. Pilnīgi pretējās domās ir šīs, vides teorijas, ka galvenais ir tas, ko bērns dzird. Tur jau vairāk mums sāk darboties šis iedevuma mehānisms, un kāpēc nevis gluži vienkārši behaviorisms, bet vides teorija. Tādēļ, ka bērns pats mācās gan no savām kļūdām, viņš dzird, ka pārējie neievēro sistēmu, gan arī kļūdas labo. Tālāk nāk, jau patiesībā sakot, aizmirstas šīs behavioristiskās teorijas, ka bērns gluži vienkārši darbojas pēc principa stimuls reakcija, un ka galvenais ir tas, kā vecāki radīs pietiekamu daudzumu stimulu. Un pašlaik topā ir Pinkera atzinums par to, ka valoda ir attīstījusies šīs izlases ceļā, un ka bērni katru reizi paudzi pēc paudzes rada valodu no jauna. Man ļoti patīk viņa teiciens, kāpēc viņi to dara. Ne tāpēc, ka viņus tā māca, ne tāpēc, ka viņi ir gudri, atvainojos par kļūdu, ne tāpēc, ka viņiem no tā tiek kāds labums, bet tāpēc, ka viņi gluži vienkārši to nevar nedarīt. Lūk, tas ir tas instinkts. Tas, ka nevar nemācīties valodas. Nav nekāda gadu vecs vai mazāks bērns jau to nedara apzināti. Kognitīvā lingvistika, protams, vairāk nodarbojas ar teoretizēšanu, arī vajadzīgs lauks, bet galvenokārt mēs mēģinām saprast, kā attīstās šis veids, kā mēs konceptualizējam pasauli, kā mēs saistām šo jēdzienu ar terminu. Un te ir tas, kur dažādi dižgari mums ir izteikušies, kā valoda ir veidojusies. Čomskis uzskatīja, ka svarīgi, kas ir valoda, nevis kā to lieto. Haims pateica, ka normāli ir nevis vispār runāt, bet zināt, par ko runāt, ar ko, kad un kā runāt. Vidovsons skaidri pateica, ka svarīgi ir arī komunikatīvā kompetence, kas ir sociālās uzvedības abstrakcija. Un te mēs nonākam pie audzināšanas un socializācijas un pie kultūras. Kāpēc es to pieminu? Tāpēc, ka visam iepriekš minētajam būs jēga tikai tad, ja mēs to saistīsim ar konkrētu situāciju un ar kultūru plašākā nozīmē. Un tāpēc šeit es uzliku tādu visai sausu kultūras definīciju, kā socializācijas un audzināšanas ceļā apgūt uzvedības modeļu integrēta sistēma, kas raksturīgi noteikti sabiedrības dzīvesveidam un vērtības sistēmai. Un te mēs ieliekam arī valodas apgūvi šādā kontekstā. Un kultūras elementu, protams, mums ir daudz. Šeit varētu vilkt saiknes no viena uz otru, no otru uz trešo, no trešā uz ceturto. Nav tā, ka tas ir izolēts, un valoda ir tikai viens no. Jā, mums liekas, ka galvenais, bet nevienīgais. Un tad par šo kultūru šoku, kas ļoti bieži apdraud arī valodas apguvi. Cēloņi visiem jau zinām, te mēģināt salikt kopā, kāpēc, piemēram, var rasties šis negatīvisms, aizture vai nu pret jaunās valodas apgūvu vai pret latviešu valodas uzturēšanu. Atrautība no pierastiem kultūras elementiem, arī iekšēju un ārēju vērtību apšaubīšana,
nenoteiktību, nespēja izprast, kā funkcionē jaunā sabiedrība, nu un ko darīt. Tur jau teikts, aktīvi apgūt informāciju par mītnes valsti. Atkal 5-gadniekam savādāk, 13-gadniekam savādāk. Visiem faktiem un norisēm meklēt loģiski izskaidrojumu. Neļauties kārdinājumam norobežoties no mītnes zemes kultūras. Arī bieži sastopams fenomens. Nezaudēt ticību sev un pārliecību, ka situācija normalizēsies. Un 6. kas būtībā ir vissvarīgākais, apzināties, ka multilingvisms un kultūra paralēli pastāvēšana ir iespējama. Šeit tad lieto arī tādu jēdzienu kā 3. kultūras bērni. Tas tiek attiecināts tieši uz bērniem diasporas situācijā, ka viņi it kā veido tādu starpkultūru, starp mītnes zemes un savas valsts kultūru. Ar šo jēdzienu diezgan uzmanīgi. Es arī neatzīšu šo starpvalodas jēdzienu valodas apguvē. Varbūt dažādas interferences, varbūt koda maiņas, varbūt vienkārši kļūdas, bet nezinu, vai būs tāda stabila starpstadija. Un ar 3. kultūras bērniem ir tieši tāpat modē šis jēdziens ir, bet izmantosim to uzmanīgi. Nu, un kā mums pārvarēt to kultūras šoku? Tas var būt arī atgriežoties Latvijā. Mēs taču vēlamies, lai bērni un lai ģimenes atgriežas Latvijā. Bet tad arī mums jau iepriekš ir jābūt gataviem, ka viņš šis kultūras šoks skārs turklāt 2 reizes. Tad, kad viņš jau nabags būs adaptējies savā mītnes zemē, viņš atgriežoties mājās, to dabūs vēlreiz. Un tas nav tik smagi, ja mēs iepriekš tam esam gatavi, ja mēs zinām, kā to pārvarēt. Un tad arī ir iespējams izstrādāt dažādus atbalsta mehānismus, bet gatavošanās tam jau būtu jāsāk arī, piemēram, kaut vai skolās. Nu, un visbeidzot, kas notiek ar valodu kā tādu? Pirmajā lekcijas daļā es jūs mēģināju pārliecināt, ka latviešu valodai eksistenciālu problēmu pašreiz nav. Paturam prātā, ka var būt, bet pilnīgi noteikti pašreiz nav pamata īpašam satraukumam. Bet kas notiek ar valodas kvalitāti un ko mācīt skolās? Bērnu valoda atrodas attīstības procesā, cita valoda ietekmē, koda maiņa, tātad iespraudumi, iestarpinājumi citā valodā ir ļoti normāli. Mēs to visu darām, tas nav nekas slikts. Bet jāsaprot, kur ir robeža, kur valoda jau, kā teikt, ir tik smagi skārta, ka tas ietekmē arī gramatiku un fonoloģiju. Par leksiku un par frazeoloģiju uztrauksimies mazāk. Ja jau ir semantisks novirzes vārdiem latviešu valodā tiek piešķirts nozīmes, kas tiem nav, tad jābūt uzmanīgiem. Bet ja jau ir gramatika un fonoloģija, tad jautājums, cik tālu iejaukties, kad to darīt un vai notiks visa sistēma autonoma stabilizācija. Atkal individuāli. No aizguvumiem nebaidīsimies. Interference ir dabiska lieta. Jautājums ir tāds, vai veidojas latviešu valodas nacionālie varianti. Pašlaik jau pilnīgi oficiāli atzīst, ka angļu valodai ir šķiet 52 pašlaik nacionālie varianti, Austrālijas, Jaunzēlandes, Dienvidāfrikas un tā tālāk. Vai to varam teikt par latviešu valodu? Tomēr nē. Mēs drīzāk esam tajā grupā, kur ir franču valoda, spāņu valoda, protams, ne viņu mērogos, bet mēs cenšamies uzturēt šo vienoto standartu. Un arī diasporas situācija ir viens liels arguments par to, ka nekādā gadījumā nav pieļaujama pašreiz nereti dzirdētā latviešu standarta valodas vai latviešu literārās valodas nozīmes mazināšana. Pašlaik uz to velk tieši pēdējā pusgada laikā. Valodai ir dažādi eksistences paveidi, tam tā jābūt. Visi stāvi, visi reģistri, visas goda kārtas un darba drēbes. Un, protams, ļoti cienījama ir gan ikviena izloksne, gan ikviena cilvēka saruna valoda, arī slengam nav nevainas, bet ir kaut kas, kā Mīlenbaks teica, vainags, kas ir vīts no krāšņākajām visu izlokšņu puķiem. Un tā ir šī standarta valoda, literārā valoda, 400 gadus izkopta. Tā mums ir jāsaglabā, jo tā ir tā, kas vieno ne tikai visus latviešus Latvijā, bet arī latviešus visā pasaulē. Un neviena valoda nav konkurētspējīga bez šīs formas. Tā mēs varam, protams, teikt, jā, bet tur angļu valoda arī dažādi varianti, un BBC tādu un tādu diktoru, jā, tā tas ir, bet pamēģiniet iesniegt rakstu respektablam žurnālam formā, kas atšķirsies no angļu standarta zinātnes valodas. Tātad visur ir standarta valoda, valoda bez tās
ir nekonkurētspējīgi. Un tā, lai mēs 3 minūšu laikā šo varētu beigt, es vienkārši, šeit es rādu grāmatas, ar ko es esmu praktiski saskārusies, bet tas ir tāpēc, ka es esmu pārliecināts, ka tā ir laba manta. Tātad ir manis tulkotās grāmatas, noteikti reklamēju visiem Kolīna Beikera bilingvismu un bilingvālās izglītības pamatus, Bernarda Spolska valodas pārvaldība. Kāpēc tulkots? Tāpēc, ka cilvēkiem var noderēt populāri zinātniskas, interesantas. Parāda tieši to, ko mēs runājam, politisko un metodoloģisko aspektu. Un šajā gadā, pat laikam šajā vasarā, iznāks nākamā grāmata, tā būs Džīnas Aičisons runāt spējīgais dzīvnieks, un tā būs psiholingvistika. Un tad tomēr mums ir jābūt šai populāri zinātniskai literatūrai latviešu valodā. Tā ir tāda, kas ir pieejama, saprotama arī vecākiem, arī cilvēkiem, kas nav profesionāli valodnieki. Un tad mēs pilnīgi noteikti varēsim nodrošināt to, par ko es runāju pašā sākumā. Pamats attieksmei ir zināšanas, informācija un vēlēšanās saglabāt to, ko mēs uzskatām par lielu vērtību, tātad par latvietību. Un līdz ar to, paldies! Ja jautājumi tagad vai vēlāk esmu jūsu rīcībā, rakstiet, zvaniet, jautājiet.